Čau, labā pēdiena, pulkstenis ir 15:09, un šoreiz man būs intervija ar Duo, vai kā pareizi sakot, jauniņo bantīm locekli. Nu, Duo, iepazīstam mūs ar sevi. Mani sauc Mairis, dzīvoju Ludzā, 15 gadi, eju vēl 9. klasē tikai. Nu tā. Ko tik sīki, varēja vairāk? Eksāmeni tuvojās, vai ne? Jā. Un kā gaida viņas? Nu, it kā jau liekas, ka nebūs ļoti grūti, nezinu. Centīšos labi uzrakstīt. Lai būtu uz priekšu ar mani viss. Skaidrs. Kas pēc tam padomā, pēc 9. Nu, es domāju uz Rīgu iet uz pavāriem. Uz pavāriem, uz kur skolu tieši, nezinu? Nu, kaut kur centrā, tur kaut kāda skola ir. Ar klases biedru domājam braukt uz turieni. Piesaistēs gatavošanu? Nu, ja, piemēram, neiešu uz pavāriem, es nezinu, uz ko es iešu. Nekas vairāk ir kā nepiesaistā. Nu jā, parasti ģekiem ir vai nu pavāri, vai nu kaut kāds šitas te saucamais, tehniskais, kaut kāda mehāniķa vai kaut kas tam līdzīgs. Man tas ne ļoti patīk. Jā, nu tad izstāst, ko tu nodarbojies brīvā laikā, kāda ir tava hobija? Nu, pavasaru tā viss tā peldēšana, kā parasti. Ar draugiem visu laiku ārā. Tagad tā arī kā Tīns teica, ka es esmu, kā agrāk biju, aizmirsu vārdu. Tu vari arī krieviski droši vien teikt, tu sapraties. Nē, krieviski, nē. Nu, maz biju pie bantīm. Maz laika veltīja, jā? Jā. Tagad domā, ka tu esi kļūs aktīvāks, jā? Mums tā. Tu sev tagad paslavē līdz ar to. Jā. Nē, Pa ziemu. Tas ir labi, paslavēt sev. Nu, pa ziemu tā visa slidošana. Slēpojas vēl nekad neesmu. Vajadzētu pamēģināt varbūt, bet sniega nav. Jā, es arī sēžu un domāju, kad beidzot varēs uzkāpt normāls slēpēm un nolaist pa kalnu, bet redz, ka nevar to izdarīt. Bet gan jau būs martā un aprīlī sniegs. Labāk, nē. Nu, tā redzēs. Labi, Jā. Tā tad, no kurienes tu mums pateici, no kurienes tu esi, jā? Tad pastāst, kā tu sāki spēlēt CS un vispār. Tas bija ļoti jau sen. Cik tas ir ļoti sen? Nu, 8 gadi jau pirms. 7 gados jau sāku spēlēt. Un stāst tas pats ar internetu saloniem? Nē, man vispār tikai bija viens internetu salons, bet es viņu negāvu. Man tā kaimiņam bija, ātri pašam datoru nopirka. Sēdēju uz sutkiem pret botiem spēlēju. Nu jā, tie laikam ir tie divi standarti, vai nu internetu salons, vai nu pret botiem kaut kur mājās, vai pie kaimiņiem. Nu jā, kā tu uzzināji par FGC vispār, ka tāds eksistē? Tas tieši neceros, vai es meklēju ZM var 3 vai nu ZM Gun XP. Iegavu skatos var 3 ir. CSDM arī, kurš man ļoti patīk. Tā 25 leveli iepatikās. Sāku spēlēt. Jā, nu tad palika arī pie tā, ka tev patīk tieši tas var 3 mods, jā? Jā. Runājot vispār par bantīm, kāpēc tu izdomāji pieteikties tieši bantīm amatam? Tāpēc, ka nekad neesmu bijis. Neesmu bijis bantīma loceklis. Gribēji izmēģināt kaut ko jaunu? Jā. Beidzot. Un kā patika? Forši, ko citu pateikt. Pastāst kaut ko vairāk, kā tas darbs norit, teiksim tā, kā tu izspriedi, teiksim, tev atnāk sūdzība, vai ne, tur, kā tu izspriedīsi tomēr, ka tas cilvēks nav čītojis vai ir čītojis. Demo jāskatās. Nu jā, es laik domāju, vai ne, man ir Counter-Strike, man nav Steams, man ir kaut kāds nolādēt versija, es it kā parasti tad paskatos, kas tās sūdzības ir, bet es nekad nevaru atskaņot to demo, kā jūs to darāt? Vienkārši, piemēram, ar to pašu var 3 demo, beigās jāpieraksta .dem. Vispār demo failu. Tāpat kā visi parasti dara. Es nezinu, es tik sīk nekad nav tajā iebraucis, es arī tos demo īpaši, baigi necenšos tur skatīties, bet, tādā ziņā, ka parasti tur, ka silks parasti arī pierakstītos laikus, jūs speciāli skatāties pulkstenī vai kā? Nu, es parasti uz tā skēpu uzspiežu un skatos, kāds tur laiks tad ir. Un parasti jau to momentu ieslēdzu, paskatos. Skaidrs.
Tā kā jā. Nu jā, interesanti. Bet, kur tu gribētu vēl redzēt Bantīm amatā? Nu, ja nezinu. Varbūt Silks, jo viņš ļoti labi atpazīst. Nu jā, čīterus. Man liekas, viņš sevi pierādījis diezgan labi. Jā. Labi, tālāk. Kurš no FGC lietotājiem tev nepatīk? Interesants jautājums diezgan. Jā, tāds ir. No. Nu, es nezinu, nav tā, ka kaut kas tā nepatīk. Varbūt ir kāds, kurš izbasīja, bet tā nav. Nav tā vajag, ka kaut kas nepatīk. Ot, piemēram, Miksbits arī bija. Mutīšu laiku laida, virināja. Jā, nē, nu, ir jau tur, man liekas, katru vakaru tur būs, vai gan šovakar nekā nav, šovakar ir miers. Bet katru vakaru, man liekas, ir kādam kaut kas jāpasaka interesants. Jā. Bet, nu, vismaz jau tā dzīve. Jā, nekā parasti sēdēt, neko nedarīt. Nē. Jā, tādā veidā. Labi, tas tāds. Kādiem sporta veidiem? Tu par kaut ko interesēs, par kaut kādiem sporta veidiem? Hokejs patīk, visi tie skeletons, visi tie, kurie tev olimpiādē tie forši. Tu tagad olimpiādē līdzi sako, ja? Nē, vispār neko vēl neesmu noskatījis par atklāšanu. Nu, es arī biju slings un es atklāšanu nenoskatījos, bet, nu, laikam arī neko daudz nenokavējām, kad neskatījāmies. Jā. Kad ir hokejs, zini? Hokejs, pohodu, nezinu, kur ietru. Trešdien. Jā, 12. datums. Tev taču Ozolu viņš ir parakstā, kā tu var nezināt, kad ir hokejs? Neesmu skatījies. Nu, trešdien 7. vakarā zinās, kur skatīties. Jā, ja būšu mājās. Kur tad tu varētu būt? No sārā, pilsētā, ar draugiem. Ko es kā, piemēram, ciemiņš gribētu aizbraukt uz Cēsim? Ko tu man ieteiktu tur pirmo, piemēram, vai apskatīt, vai kaut kur aiziet? Nu, piemēram, amatnieku centrs tur forši ļoti. Varētu arī uz Pilskalnu. Kas tajā amatnieku centrā ir? Nu, kā tur? Visi tie latgaleši tie ots. Nu, visi par Latgali, visas tās tradīcijas, visas tās. Kā agrāk dzīvoja stāstīts, arī uz muzeju var aiziet. Tu piekop kaut kādas latgaliešu tradīcijas? Nu, ja godīgi, tad nē. Slinko, jā? Nē, ne jau slinko, es tā neinteresējos par tām tradīcijām. Jā. Nu, labi, tad laikam būs tevi jāvalk tuvāk Rīgai, vai ne? Tad tā, nu, Latgala nav priekš tevīm. Nu, ātri jau būšu uz Rīgu. Nu. Pēc vasaras. Vasarā kaut kur vidū. Bet Rīga arī ātri apnik. Nu, redzēs tad. Tas tā, jā. Es jau nedrīkstēju tev jautāt par tām lietām. Labi, tu... Nu, arī vienalga tā. Pirmais, otrais. Droši vien visiem interesē, kas ir tas par jautājumu. Tas jautājums skan šādi, vai ir kādi kaitīgie ieradumi? Jā. Protams, ka ir, kuram gan nav. Un klusums, vai mamma nedzirdēja, jā? Jā. Labi. Pie tiem mēs arī ilgi nepievērsīsimies, tas ir pašziņā, ko dara. Labi, jā. Visbeidzot, man ir jāprasa, ko tu novēli FGC turpmākajā gadā, 2 mūžā, es nezinu. Tad jau redzēs, cik ilgi vēl te palikšu, ceru, ka vismaz līdz vasaras beigām. Un, protams, kā visi jau novēl, lai nebūtu čītaru, daudz vēl cilvēku pieietu, nu tā, visādi. Un lai izmanto SMS veikalu. Jā. Es aizmirstu, tas laik to piebilst. Lai būtu nauda projektam. Labi, jā, paldies, Mairi, un tad jau varbūt vēl kādreiz sanāks papļāt. Gan jau, Labi, tā ir. Lai veicas. Jā.